Un sākam arī semināru, lai īsi nekavētos, jo cilvēki noteikti vēl ik pa brītiem ieradīsies. Tātad, jā, man prieks redzēt jūs tiešām tādā kuplā skaitā šodien. Tad mēs šodien parunāsim par to, kā dažādas izglītības tehnoloģijas integrēt mācību procesā. Mēs apskatīsim gan metodus, gan dažādas piemērus. Piemērus es centīšos gan vīt cauri pilnīgi visam, līdz ar to atgriezīsimies un pasīsimies daudz dažādos veidos. Esmu salikusi arī dažādus piemērus, kā sākt, piemēram, ja jums, es skatos, ka ļoti daudziem ir kaut kādas tehnoloģijas jau ir pieejamas, tā kā jau ir kaut kas jau ir atrodas arī jūsu iespēja, tā kā noliktavās vai klasēs. Un kā to sākt varbūt izmantot, kā izmantot jau kaut kādas esošās piekļuvas. Es zinu, ka arī ir vairāk finansējumu. Viens gan tāds lielais, tikko kā noslēdzās oktobrī, kas bija CFLA no šī te, no Eiropas fondiem. Bet, es zinu, ka liels daļa arī pašvaldības viņās varēja pieteikties, un arī tos var izmantot, kā arī pa brītņiem parādās. Mēs cenšamies sakot līdzi, lai mēs jums varam pēc tam parādīt un pastāstīt, jo, protams, mēs arī zinām, ka jums kā skolotājiem bieži vien arī nav tik daudz laika iespējas visam sakot līdzi, viss nonāk ēpastos un beigās pusi droši vien palaižat garām, kas ir pilnīgi normāli. Ļoti īsi es pastāstīšu par to, kas ir Inspējas. Es nezinu, daļa varbūt jau no jums zina par mums. Mēs esam Latvijā jau kādus gandrīz 4 gadus šobrīd, un mēs tieši koncentrējamies uz dažādām STEM, kas ir zinātne, tehnoloģija, inženieris, māksla un matemātikas, dažādām tehnoloģijām, kas palīdz šos risinājumus nodrošināt skolas līmenī, gan skolām, gan dažādām izglītības iestādēm. To es arī zinu, ka ļoti daudz ir pirmskolas izglītības iestādes. Un tad vienkārši saprotot, mēs arī aktīvi saprotot to, ka skolotājiem vajadzīgs liels atbalsts to uzsākt, jo tas nav grūti, bet tas arī nav ļoti viegli un pašsaprotami, sevišķi, ja skolotājiem nav šis te atbalsts, nav piemēri, nav prakses, nav tas palīdzība, tad tā uzsākšana var brīžiem šis tiešām ļoti sarežģīta. To mēs šodien arī apskatīsim, kas varētu būt lielākie izaicinājumi, varbūt kā tos arī risināt. Bet būtībā tas, ko mēs paši darām, mums ir diezgan plašs dažādu izglītības tehnoloģiju rīku klāsts. Mums arī paskaidrošu, kas ir un kas varbūt nav izglītības tehnoloģijas un kāds vispār ir to mērķis. Mēs cenšamies arī radīt materiālus Latvijā un lokalizēt, lai palīdzētu skolotājiem gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan skolās uzsākt darbu ar dažādām lietām. Igaunijā mēs esam nedaudz lielāki, un daudz kā pieredzi mēs arī mēģinām atvest no Igaunijas uz Latviju, kur šīs dažādas tehnoloģijas ir ļoti aktīvi pielietotas. Un tur mēs arī rīkojam dažādas sacensības. Latvijā mēs arī nodrošinām apmācības, un Igaunijā mums vēl zinātnes un radošās laboratorijas, kuras mēs kopā ar skolām uzturam, palīdzam, veidojam. Līdz ar to tā pieredze ir diezgan liela un plaša un dažāda. Bet jā, tad turpinot, kāpēc mēs vispār šeit esam, kas, manuprāt, ir tāda pati svarīgākā daļa. Atvainojos, kā jau parasti tehniskās lietas. Bet kāpēc mēs šeit esam, kāpēc mēs vispār par to runājam? Viena no tām primārajām lietām ir tas, ka pasaule mainās un viss gan darba tirgus, gan tas, kāda ir mūsu ikdiena mainās. Ja pirms kādiem 3 gadiem mēs nevarējām iedomāties, ka mākslīgais intelekts varētu ienākt izglītībā, tad es skatījos, ka nesen arī izglītības ministrija bija izsludinājusi kursu, kā skolotājiem iekļaut mākslīgo intelektu mācību procesā. Līdz ar to mēs pirms 100 gadiem vispār kaut ko tādu nebūtu varējuši iedomāties. Un arī skaidrs ir tas, ka tehnoloģijas, dažādas ierīces, dažādi veidi, tā vide ir jau ienākusi mūsu darbā, mūsu ikdienā, gan vai visās nozarēs. Tas nav vairāk tikai, piemēram, tehnoloģija vai IT nozarēs, tas pats būs arī medicīnā, ļoti daudz tehnoloģijas ražošanā, lauksaimniecībā, jaunie traktori ir jau vairāk kā kosmosa kuģi, mazāk varbūt kā kaut kādas mašīnas, ko mēs esam pieraduši vadīt, vai kas varbūt stāv mums prātā. Valsts pārvalde ļoti aktīvi jau lieto dažādas lietas. Un otrs tā lieta ir tā, ka, godīgi sakot, mēs nevaram paredzēt, kādas problēmas būs mūsdienu bērniem. Viņi šobrīd ir tā, ka šie bērni, kas augus atrodas 7. un 9. klasē, kad viņi aizies uz universitāti, mēs nezinām, kādas profesijas patiesībā vispār vēl eksistēs.
nākamo 5, 4, 6 gadu laikā varētu mainīties apmēram 70% dažādu um, profesiju, nākt jaunas, mainīties vecās, vai viņas varbūt savādākā formātā tiks nodrošināts. Attiecīgi, lai jūs kā skolotāji, kas sagatavo šos bērnus nākotnē, un nākotnes darba tirgumu un nākotnes dzīvē, varētu viņiem to darīt tādā veidā, kad viņi to var šīs prasmes vieglāk pārnest un arī būt gatavi lietot šīs tehnoloģijas. Ne tikai patērēt, bet patiesībā tiešām arī viņas izmantot, lai radītu risinājumus. Tāpēc, kad mēs visi zinām, ka bērni ļoti labi lieto tehnoloģijas, bet ir starpības starp lietot un tiešām spēt radīt risinājumus un saprast, kā šie te rīki īstenībā var noderēt dažādām lietām. Tāpat skolēniem ir ļoti nepieciešama mācīt kritiski domāt, sadarboties, un ne tikai to, bet arī spēju pārnest dažādus konceptus no viena koncepta, ko būs vienā priekšmetā, pārnest uz citiem un veidot risinājums problēmām, kuras mēs vēl vispār šobrīd nesaprotam un nevaram iedomāties. Kas vēl ir tāds ļoti svarīgs, ir tas, ka īstenībā pieprasījums pēc visādām STEM profesionāļiem vai digitāliem profesionāļiem ir ļoti liels, un viņš arvien vairāk un vairāk un vairāk pieaug. Tomēr arvien mazāk skolnieku, ne tikai Latvijā, tas ir būtībā gan visur, skolēnu interesi par to samazinās. Un paliek arvien mazāk cilvēku, kuri ir gatavi to darīt. Tam ir vairāki iemesli. Daļa ir no tā, ka skolnieki neredz, kā to pielietot dzīvē, kā šie risinājumi viņiem kādreiz noderēs. Ir taču, protams, mēs varam iet ChatGPT pajautāt, uzrakstīt programmu, bet patiesībā ir daudz lietas apakšā, kas viņiem ir jāsaprot, kā pajautāt. Viņiem ir jāsaprot, ko vispār viņiem pajautā šiem mākslīgajiem intelektam. Un to sasaist viņi nebieži arī neredz. Viņiem trūkstā tiešām saikne, ko viņi mācās ar to, kas viņiem reālajā dzīvē tālāk noderēs. Mēs arī skatīsimies vairākus piemērus, kā varbūt šo te viņiem likt vai ļaut redzēt, kā tas, ko mācāmies tā kā teorijā, tomēr sasaistās ar reālo praktisko dzīvi. Un tāpat arī viņiem rodas bieži, ka tas vienkārši nav priekš viņiem. Sākums ir sarežģīts, viela ir grūta, dažreiz uzreiz nevar saprast. Un skolotājiem arī es zinu, jums klases ir lielas un nav iespēja katram bērnam veltīt to nepieciešamo varbūt laiku, kas nozīmē, ka jārod kaut kāda risinājuma, kur bērnam var parādīt, kā tas tiešām ikdienā strādāt un kāpēc viņiem vajadzētu, piemēram, apgūt fiziku vai ķīmiju, un kur viņi reāli dzīvē, pat ja viņi neietu specifiskajā nozarē konkrēti, kā viņiem vismaz pat ikdienā šīs zināšanas tiešām arī noder. Tas arī man bija līdzīgs, kad es mācījos uzskats, bet pieaugot ar vien vairāk, tu jau saproti, ka tomēr tās pamatlietas ir vajadzīgas zināt un attīstīt. Un, jā, protams, pēdējais ir par to, ka mēs vispār šobrīd visi virzās to, ka ir jāpāriet uz kompetenci pieeja, un izglītības tehnoloģijas ir viens no tiem instrumentiem, kā to darīt. Bet, sāksim ar pamatlietām, kas ir izglītības tehnoloģijas, jo es zinu, ka tādi jautājumi arī bija ļoti daudz aizpildot anketas. Tad par izglītības tehnoloģijas ir dažādi rīki, kas var būt, piemēram, roboti, interaktīvās tāfeles. Es nosaukšu, jums esam arī sadalījumi parādījuši piemērus, bet būtībā tās ir dažādi digitālie rīki un risinājumi, kurus izmanto mācību procesā. Ļoti svarīgi ar mērķtiecību, tātad, lai tas atbalstītu un uzlabotu mācīšanas procesu, skolēnu iesaistu un mācību sasniegumu. Tas mērķtiecīgi ir tas galvenais atslēgas vārds, tāpēc, kad vienkārši lietojot robotus vai vienkārši lietojot virtuālo realitāti vai vienkārši lietojot interaktīvo tāfeli, nekas pats par sevi nenotiks. Tam ir jābūt tiešām tādam mērķtiecīgam darbam, to, kāpēc mēs lietojam to rīku, ar kādu mērķi un kas ir tas, kādu rezultātu pēc tam vēlamies. Tie ir, lai ieskicētu dažādību, šeit ir tikai maza daļiņa, ir pieejami, man liekas, simtiem tūkstoši šobrīd jau dažādi roboti, dažādas lietas, kas ir pieejamas, te ir dažas no tādām kategorijām, bet, būtībā galvenie tādi sadalījumi ir dažādi robotu un programmēšanas rīki, digitālās platformas, piemēram, kur var taisīt uzdevumus, testus, video, vai šādas lietas, sensori un dažādas simulācijas, kas arī var būt iekļautas dažādos robotos, kur mēs varam lasīt dažādus datus.
taisīt mērījumus, analizēt. Protams, arī nekur nepazūd virtuālā un papildinātā realitāte un dažādas, piemēram, arī interaktīvās tāflēs iespējas, kad var rādīt dažādas modeļus, kur būtībā tā ideja, ka var redzēt to, ko mēs mācāmies, piemēram, sarežģītus konceptus, nezinu, virtuālā realitātē izceļot kosmosu vai uz ekrāna redzēt, kā izstāsta kādi sarežģītākas savienojumi vai kādi procesi, ko varbūt tā vizuāli vienkārši skatoties bildē būtu grūti saprast vai ar video. Mēs arī kopumā uzsveram krietni labāk un atceramies krietni labāk to, ko mēs pieredzam, kas ir ļoti liela daļa no šīs te arī idejas apakšā, kāpēc ir nepieciešams izglītības tehnoloģijas. Un tad, protams, ir dažādi sadarbības un vērtēšanas rīki, piemēram, tas pats Kahoot vai dažādas citas alternatīvas ierīces, ko var darīt, kuras neizmanto ekrāns vai nav vajadzīgi telefoni tik ļoti, bet šīs te, kura bērniem ir iespēja refleksēties, dabūt atgrieznisko saiti un redzēt to salīdzinoši ātri arī, kas parasti viņiem rada motivāciju. Un vēl, lai ieskicētu to pašu ideju, tad, ko mūsdienu skolēni sagaida no mācībām, šo pašu mēs neesam izdomājuši. Mēs diezgan daudz arī skatāmies un meklējam dažādus pētījumus. Un ir tā, ka bērni un arī praksē vadam nodarbības kopā sanācis ar Cemena izglītības centru tehnoloģiju. Un tad tas, ko mēs redzam, ir tas, ka tiešām ir tāda. Viņi vēlas redzēt to saiknes ar reālo dzīvi. Un kaut vai mācoties, un es varbūt šo piemēru ļoti daudz pieminēšu, bet, piemēram, kaut vai mācoties 8. klasē par Pitagora teorēmu, man ļoti patīk bērniem, piemēram, parādīt, kā roboti izmanto Pitagora teorēmu. Protams, viņi neizmanto tieši 1:1, bet apakšā viņu koordināšu sistēmai aprēķinot īsāko ceļu, uz kartēm tiek izmantot šie paši principi. Un bērniem reāli var redzēt, kā viņi programēja šo robotu, ko robotam, protams, reālajā dzīvē aizmugurē šī kalkulācijas notiek automātiski, tad bērni robotam liek izbraukt šo te Pitagora trīsstūri, saprast, kā piemēram šī hipotenūza tiešām ir īsākais ceļš. Un kāda ir tā nodarbība, vai, piemēram, mēs ar bērniem ļoti bieži arī runājam par to, kāpēc kaut kas tāds radās, kā to pielieto arhitektūrā, kā to pielieto pat medicīnā, taisot dažādas 3D modeļus, kā šis te viena teorēma, ko mēs skolā mācāmies, kas ir kā tāda ļoti, ļoti, ļoti vienkāršota, kā patiesībā uz viņas balstās ļoti, ļoti daudz dažādas lietas. Atvainojos, no daudz zināšanas uzreiz. Nedaudz klepus. Jā, tā ir tāda viena lieta, ka viņiem patīk arī darīt pašiem. To arī ļoti, ļoti labi novēros arī, ka nodarbībās, kad bērniem ir kopā. Tikko kā mēs aizējām uz to prakses daļu, iedodam viņiem, piemēram, robotus vai iedodam viņiem iztasēt šo to pašu Pitagora teorēmu. Viņi uzreiz atdzīvojās, ja mums, piemēram, klasē bērni, kad viņiem jautā par to, kas ir Pitagora teorēma, viņi nevar viņu nosaukt, tad praktiskajā daļā, kur viņiem jau pašiem ir jādara, jāprogrammē, jāeksperimentē un jāsaprot, kā tas izskatās un ko tas īstenībā nozīmē. Viņi ne visi, protams, un tas nekad nedarbosies nekad visiem, bet liela daļa no viņiem tiešām sāk atdzīvoties, viņi sāk izrādīt interesi. Viņi to kaut kādā daļā uzsver kā spēli, kā rotē, bet tajā pašā brīdī, lai izpildītu šos uzdevumus, viņiem ir jādara jātiek diezgan daudz dažādas prasmes. Jāizprot šī teorēma, jāsaprot, kādas proporcijas, kāda leņķi ir nepieciešami, cik ir iekšējie grādi trīsstūrim, cik ir ārējie grādi trīsstūrim, jo roboti bieži mēdz griezties uz ārējiem grādiem, ne tikai uz iekšējiem. Līdz ar to tur ir jāveic diezgan daudz dažādu aprēķinu, lai viņi nonāktu pie tā uzdevuma un varētu viņu izpildīt. Bet viņiem savukārt ir tā motivācija, jo viņiem ir dot iespēja tādā nedaudz mazāk formālā veidā to visu darīt, eksperimentēt un mēģināt grupās. Un tāpat arī, protams, ir tūlītē viņi arī redz atgrieznisko saiti, viņi redz savu progresu, viņi redz, kad sanāk. Bieži vien arī labi ir sākumā iedot viņiem uzdevumu vieglāk, ko varētu izpildīt lielākā daļa. Es arī esmu bieži devusi, piemēram, pašam Pitagoram veselu jau uzrakstītu programmu ar tikai mazām lietām, kas viņiem ir jāpielāgo, lai pirmā līmeņa uzdevumu varētu izpildīt lielākā daļa klases.
Un tad jau dot viņiem izaicinājumus, kur ir vairāk jāveic, jau vairāk aprēķini, jāsaprot vairāk teoriju, un tiem, kas jau ir gatavi, piemēram, jau nomainīt uzdevumus kaut ko pavisam citu, kur viņiem ir jāpārslēdz domāšana, piemēram, mācoties par Pitagora trīsstūri, uzprogrammēt četrstūri, un šajā brīdī pat īstenībā nav nepieciešams skolotājiem dot paraugu priekšā. Tas jau ir tā bērnu uzdevums, kurš ir ticis tālāk izdomāt, kā mēs no tās pirmās programmijas aizkļuvām līdz nākamajai un varam to, kāda ir tad leņķa četrstūrim, kādas ir malas, vai, piemēram, viņi taisa kvadrātu, un visas malas ir vienādas, kāda ir iekšēji ārējie leņķi. Kas, protams, četrstūrim ir krietni vieglāki, bet viņiem uzreiz ir jāpārorientē sava domāšana jau uz citu risinājumu, bet viņi sasaista iepriekšējās lietas. Jā, tas ir tas, ko mēs redzam, ko viņi sagaida. Bet, ja mēs skatāmies no tādas otras puses, kādas tās ir prasmes, ko viņiem vajadzētu, tad ir tādas izdalītas, ir vairāk vai mazāk 5. Protams, ir dažādas dostupības ar dažādiem pētījumiem un ekspertiem, bet šīs ir tādas galvenās 5. Pirmās ir noteikti spēcīga digitālās prasmes, un šeit mums ir jāsaprot, ka ja mēs tagad daudz runājam par to, kāda ir bērniem lasīt prasme un spēja uzsvert lietas, tad būtībā digitālās prasmes kļūs par šo jauno lasīt prasmi. Ja viņiem nebūs pietiekoši augstā līmenī digitālās prasmes, un šeit es nedomāju, ka viņi māk lietot telefonus un ieiet sociālajos tīklos, bet ka viņi var radīt saturu, viņi māk programmēt, viņi saprot, kā tehnoloģijas lieto, kā tehnoloģijas var izmantot. Viņi ne tikai patērē, vai, piemēram, VR, kā uzspēlēt spēles, bet kā VR novadīt tikšanos, vai kā virtuālajā realitātē mēs varam uztaisīt savu kaut kādu saturu, ielikt, ievietot, izveidot, vai tas ir attēls, video, vai tā jau ir programma. Vai tātad kļūstot no patērētāja jau par lietotāju, kas būs svarīgi. Un bez tā būtībā liela daļa profesijas vairāk nevarēs iztikt. Cevišķi tā saka, vai joprojām tagad 5. līdz 7. klasē ieies darba tirgū, tad jau būtībā liela daļa, ko mēs darām, vairāk neeksistē dēļ šīs ļoti, ļoti straujās tehnoloģija attīstības, tos ar mākslīgā intelektu, ko es minēju sākumā. Tad, protams, ir ļoti, kā es minēju, spēja kritiski domāt, analizēt un pieiet radošu problēmām, tad arī spēja pārnest šos te konceptus viena no otra, spēja apstrādāt lielu informācijas apjomu, mācīt to darīt, saprast arī, kas, manuprāt, ļoti svarīgi arī bērniem šobrīd kā tādu ir ar kiberdrošību saistītie jautājumi, jo skaidrs, ka šī tēma paliek arī aktuālāka. Skolās arvien vairāk arī ienāk spēju atpazīt avotus, saprast, ka, piemēram, ka ChatGPT mēdz arī halucinēt, un saprast, ka mēs nevaram arī uzticēties visam, kas ir internetā, un kā mēs širojam, un kā mēs uztveram avotus, kā mēs viņus pārbaudam, un kā mēs pārbaudam informāciju, ko mēs saņemam, kā mēs, kad nevis mēs visu pieņemam, kā ir, bet tiešām arī analizējam un skatāmies. Un tajā pašā laikā arī ļoti svarīgi būs spēja izdomāt vairākus risinājumus vienai lietai. Un te ļoti arī, manuprāt, ienāk šī kompetenci izglītība un spēja paskatīties no lietām, salikt viņas kopā, spēt izjaut un saprast no vairākām pusēm. Un protams, arī spēja sadarboties, spēja strādāt ar dažādiem cilvēkiem, ko es skolā zinu, nav tik viegli bērniem izdarīt. Bieži vien jau viņiem ir tās problēmas gan ar empātiju brīžiem, gan arī ar spēju sadarboties savā starpā dažādās grupās, ne tikai ar saviem draugiem, bet tā ir tāda prasme, ko tagad, kad tu pieaudzi un ieej darba tirgu, diemžēl šīs nemainīsies. Tāpat cilvēkiem būs jāspēj sadarboties un būs jātīsta savstarpējā komunikācija, ko tehnoloģijas kaut kādā ziņā mēdz arī noņemt. Un bērni sazinās šobrīd vairāk caur, man liekas, telefonu nekā klātienē, pat ja viņi sēž vienā telpā. Bet šīs komunikācijas prasmes nedarbojas tajā brīdī, ja tev ir jāsazinās ar kādu, ar kuru tikdienā nesarunājies, līdz ar to arī viņi nesarunājies caur telefonu vai caur ziņām kādām. Un pēdējā tāda lieta, kas notiek prasme, kas būs nepieciešama, un ir skaidrs, ka, lai arī kā profesijas mainīsies, būs zinātnē un atvērts prāts un saprast par to, ka jāturpina sev attīstīties, jāturpina domāt, meklēt risinājumu, uzdot jautājumi. Un radīt ar vien jaunas lietas, un tas noteikti arī paliks. Jā.
Tāds īram ieskatam, kur mēs esam atšķirībās ar citām valstīm digitālajām prasmēm. Šis gan ir no 23. gada. Vēl pagaidām es neatradu 24. gadu, bet varbūt kaut kad drīz būs vajadzētu būt. Ļoti ilgi lēnām šos tiek publicēti, bet patiesībā mēs esam diezgan Eiropas līmenī apakšā kopistiski. Un, ja mēs skatāmies, tad, piemēram, Rumānija un Polija šobrīd visticamāk jau ir mūs apsteiguši, jo viņi ļoti daudz daudz attīsta vispār skolās digitālās prasmes. Viņi izveido, man liekas, Rumānijai digitālās laboratorijas izveidotas vairāk nekā 1000, kur skolām ir iespēja braukt un izmanto šīs tehnoloģijas Polijā. Skolām pērk dažādas tehnoloģijas, tāpat ir darījusi Igaunija, kura vairāk kā 12 gadus sevi skolām budžeta pirkt dažādas izglītības tehnoloģijas. Šajā gadījumā ar izglītības tehnoloģijām viņi nesaprata, piemēram, interaktīvās tāfeles un datorus, bet vairāk kā tiešām dronus, lāzerprinterus, robotus, VR un šāda tipa tehnoloģijas, kas varētu 3D pildspalvas, visu kaut ko šādu, ko varētu lietot skolās ikdienā, lai palīdzētu skolniekiem mācīties. Un šis būs tāds pēdējais tāds teorijas, nedaudz slaids, un tad jā, mēs veiksim vairāk pie tiešām tādas ļoti liels prakses un ieteikumiem, bet kāpēc tas palīdz? Un viens ir, kad mēs runājam par mācīšanos caur pieredzi un rotaļu, tas tiešām nav tikai tāpēc, lai bērniem būtu jautrāk, bet ir pietiekoši liela daļa pētījumi un pietiekoši liels apjoms pētījumu, kas parāda, ka tomēr šādas stundas labāk palīdz saprast un labāk palīdz atcerēties. Piemēram, vienā analīzē, kurā piedalījās 29,000 skolnieku, kur salīdzināja klasiskā veida mācīšanos, un tad pretī bija aktīvā mācīšanās, kur tika izmantotas dažādas šīs tehnoloģijas. Redzēju to, ka skolnieki, kuri bija izmantojuši šo aktīvāku pieeju, viņu rezultāti kontroldarbu laikā bija ievērojami lielāki. Tāpat arī, piemēram, ir pētīti 4000 bērni vecumā no 1 līdz 8 gadiem. Jūs zināt, ka arī daudz ir no pirmskolas izglītības iestādēm. Un viņi salīdzināja brīvu rotaļāšanos ar instrukcijām un tā saukto tādu kā vadītu rotaļu, un rezultātā vadītā rotaļa bija uzrādīja labākus rezultātus vai līdzīgus rezultātus matemātikā un valodā nekā tikai vienkārši norādījumu došana. Līdz ar to šis nav tikai tāds tā kā paši bērniem ir izklaide. No bērnu perspektīvas, jā, viņi to uztver un ir dažreiz viņi pat ir gatavi mācīties tiešām, man liekas, ļoti garlaicīgas tēmas, tikai tāpēc, ka ir kaut kāds interaktīvais modelis, ir šī spēļu bāze apakšā. Šis, gan jau bieži esat dzirdējis vārdu gamifications, un ir kaut kādas aktīvās praktiskās lietas, ko viņi dara. Un, jā, vēl viens pēdējā lieta no manis, tad teorijas, Lietuvā ir šobrīd tiek izstrādāts Millennium projekts, un tā ietveros didaktikas centrs Lietuvā izpētīja, ka aptuveni 8 integrētās tēmas stundas nodrošina šo te iepriekš man minēto rezultātu spēju prasmju attīstību. Attiecīgi, Lietuvā viņi mērķē šobrīd uz 108 stundām, ka bērniem ir dažādām izglītības tehnoloģijām. Latvijā mums šobrīd ir STEM un pilsoniskās līdzdalības projekts, kurā var, piemēram, 2 šogad reizes gadā apmeklēt kādu vietu vai doties, kur ir iespēja šīs mācīties caur tehnoloģijām. Vai saprast, kā šīs dažādas tehnoloģijas tiek lietotas. Nākamgad es saprotu, ka būs 4 reizes iespēja, līdz ar to mēs tuvojamies. Kaut kādu daļu jau tiek nosakta ar šo programmu. Bet tā nozīmē, ka skolēniem ir vajadzīgas šogad 6, dažreiz 8 reizes, kad to darīt. Bet, jā, sāksim tad pie tās galvenās lietas. Tad vienmēr ir metodas, kā integrēt izglītības tehnoloģijas. Un tad es esmu izdarījis tādus 5 galvenie sākot ar mērķiem, jo parasti man rekomendācija vienmēr arī saprotot, ko jums vajag un kādas tehnoloģijas jūs vēlaties lietot un kādas jums ir, iziet no tā, kāds ir jūsu mērķis. Vai tā ir, piemēram, jaunas tēmas ievads un izpēte, kur palīdzam ieraudzīt parādību, situāciju vai kontekstu, vai tas ir vielas apbuve, kur mēs, piemēram, darām uzdevumus, modelēšanu, programmēšanas eksperimentus.
vai mēs nosipinam un atkārtojam, kurā veidā mēs, piemēram, lietojam jau kaut kādas, varbūt, spēles, uzdevumus, atvieglotākus, vai tādas lietas, vai, piemēram, formatīvā pārbauda, kur mēs varam, varam kārtīgi pārbaudīt, piemēram, skolnieku ziņas par to, vai skolnieki ir pilnībā apguvuši kādu tēmu, vai mēs to darām, piemēram, es zinu, ka skolā daudzās izmanto Kahootu. Vai ir arī citi, vai mēs, piemēram, parādīs, man liekas, Lindai bija arī piemērs no tā, kā, piemēram, robotiku var vienkārši izmantot testam un pārbaudīt, vai skolnieki ir apguvuši vielu. Vai arī tas jau tad, kā nākamais līmenis, mēs to darām projektu ietveros. Un, kad skolnieki jau izstrādā savu projektu, viņiem ir savas tā kā būtībā projekts, ko viņi pārsvarā izstrādā vienu vai vairākas stundas. Un tad, lai tas es saprotu, ka tas varētu arī izklausīties tā ļoti, ļoti vispārināti, tāpēc es mēģināju atrast dažādus piemērus, vēlāk arī es iešu konkrēti par dažādām vecuma posmiem. Bet nu, te ir tādi dažādi veidi, kā piemēram integrēt izglītības tehnoloģiju stundā. Un, es mazāk atkāpos varbūt no programmēšanas vai no programmēšanas daļas, kur ir salīdzinoši viegli, manuprāt, integrēt dažādas tehnoloģijas, robotus vai lietas. Jo skaidrs, ka mēs varam mēģināt kaut kādu daļu algoritmus vai kādas daļu lietas apgūt, programmējot, piemēram, robotus un izmantojot šo te. Bet es mēģināju apskatīt dažādas veidus, kā mēs varam to iepīt, piemēram, fizikā, valodā, matemātikā un šādos priekšmetos. Un to, kādā veidā mēs to varam izdarīt salīdzinoši viegli. Piemēram, viens no piemēriem ir demonstrācijas, kas klasē var aizņemt, piemēram, 5 minūtes. Un no manas puses, piemēram, piemērs ir šāda maza mašīnīte, bet tas var būt jebkurš cits robots arī. Es vienkārši mēģināju ieskatīt ar konkrētiem robotiem konkrētākus piemērus, lai būtu vieglāk saprast, kad mēs šo mašīnīti programmējam šādā kārtī. Katrai kārtī savas nozīmes. Vai mašīna brauc uz priekšu, vai uz apakaļ, vai uz apakaļ nebrauc, viņa brauc uz priekšu, pa labi, pa kreisi, ātrāk, lēnāk. Un, piemēram, šādu mašīnu, ja mēs saliekam programmu, kurā mašīna brauc ātrāk, un tad viņa uzņem ātrumu, palielina to, mašīnai ir jāpagriežās. Mašīna, ko viņa uzreiz izdarīs, un ko bērni arī ļoti ātri saprot un redz no tā, ka viņi redz to fiziskajā dzīvē, eksperimentā, kad mašīna braucot ātri, ja mēs uzliksim vairāk ātrumu palielinājumu kartiņas, kas notiks, mašīna neizbrauks līkumu. Viņa aizies ārā un aizbrauks kaut kur pilnīgi nepareizi. Ja mēs ieliksim kartiņu tieši pirms tam, kas nozīmē samazināt ātrumu uz lēnu, mašīna izņems uzreiz šo te piemēru. Protams, tas izklausās salīdzinoši tāds vienkāršs piemērs, un ne visur vajag, lai demonstrētu šādas lietas tehnoloģijas, bet uzreiz bērniem šis te paliek atmiņā. Un to arī esmu novērojis, kad no sākuma vienmēr, kad bērni liek šīs kartītes, pirmā lieta, ko viņi izdara, noteikti ir saliek kaudzi ar ātrumu pātrinājumu kartiņām. Tad uzstājas līkumu un izkrīt ārā no trases, un tikko kā tad lieliski iespēja viņiem parādīt uzreiz šo te sakarību, kustību, ātrumu, spēku un pārvietošanos par to, ka līkums mēs izņemam precīzāk ar mazāku ātrumu. Un šis ir vienkārši būtībā uz novērojuma bāzes. Es varbūt tik detalizēti neiešu pilnībā visiem, savādāk mēs pavadīsim pusvakaru kopā, un jums noteikti ir citas lietas, ko darīt, bet tā ir tā ideja, ka, piemēram, var kopīgi izpētīt dažādas aktivitātes vai eksperimentēt, piemēram, ar bremzēšanas ceļu un dažādiem robotiem. To var darīt arī, protams, citos veidos, bet šis ir viens veids, kā mēs varam pasīties kustību, bērzes spēku un analizēt arī datus, jo bieži vien šie roboti arī ievāc datus, kurus pēc tam ir iespējams eksportēt un analizēt. Vēl viens veids, kā var ļoti vienkāršot pielietot, ir, kad ir darbs dažādās stacijās, sevišķi ar lielākām klasēm. Šis ir, manuprāt, ļoti, ļoti labs veids, ka mēs viņus sadalām pa darba stacijām. Piemēram, vienā no viņiem ir uzdevums ar robotu, vai, piemēram, šeit ir piemērs par to, ka šis gan jau vismaz būtu mazākajām klasēm, bet, kad viņi iebrauc kaut kādā Latvijas pilsētā un geogrāfijā mācītos vai dabas objektiem, vai dažādām citām lietām, viņi izbrauc ar šo robotu, un tā ir papildus aktivitāte, kas viņiem uzreiz piesaista uzmanību. Kā minēju, mums liekas, ka tā ir spēlēšana, bet patiesībā tajā brīdī viņiem ļoti labi nosipinās vairākas zināšanas. Robotus vadot arī, vai dažādas ierīces vadot, viņiem ir jābūt rūpīgiem, tāpat kā 3D pildspēlēm.
uztaisīt, man sanāca tieši pēdējā dienās iedot skolotājiem pamēģināt pašiem uztaisīt, un tad viņi diezgan ātri saprot, ka tomēr uztaisīt, piemēram, 3D pildspalvu dizainu nav nemaz tik viegli. Tāpat arī Indijas aprogrammēt ar grādiem un trajektorijām un visu pārējo, un precizitāti arī nemaz nav tik viegli, un tā ir diezgan daudz jāpiedomā. Arī pie šīs te tā kā telpiskās domāšanas. Tāpat tā var būt, piemēram, elementāra spēle, kur mēs nosprinām zināšanas un braucam, piemēram, ir reizrēķina tabula. Reizrēķina, tā kā paklājas reizrēķiniem, saliktiem atbildēm, kur bērniem ir jāizrēķina uzdevumi, jāizbrauc ar robotu līdz pareizajiem uzdevumam. To pašu viņi varbūt darīt darba lapā. Šeit viņi vienkārši izmanto tehnoloģijas, lai vairāk gan kā motivējošu, tādu kā papildus motivātoru šo te aktivitāti veikt un pildīt un būt noturēt šo te uzmanību. Jo tā, es pieņemu, jums arī ir diezgan liels izaicinājums klasēs, it sevišķi, kur ir daudz dažādu bērnu. Te vēl daži piemēri, piemēram, arī tas pats Pitagors, ko es teicu, ka mēs varam nodemonstrēt to, kā Pitagora teorēma strādā ikdienā, piemēram, navigācijā. Parādīju šos attālumus, un tad arī izskaidrotu viņiem vizuāli priekšā. Tiešām ir redzams, viņi paši to iztestē, paši uzprogrammē tajā pašā brīdī. Viņi arī mācās skraču un attīstīt tās prasmes tur, mācās par leņķiem, mācās par precizitāti, mācās par īsākajiem ceļiem. Un tad var pārunāt tiešām, kā šo te izmanto robotos un navigācijas sistēmās, lai aprēķinātu. Lai veiktu nepieciešamos aprēķinus. Un atkal šajā gadījumā bērns ir vienkārši dara to, ko būtu darīt programmā aizmugurē reālajā dzīvē un liek robotam braukt. Tāpat arī, jā, kā es minēju, ir arī ļoti salīdzinoši maz laika aizņemšanas. Šīs minūtes, kas ir iekavās, ir aptuvenais laiks, kas aizņem stundā to izdarīt ar bērniem. Ir arī tiešām formatīvā pārbaude, un to pat var tiešām veikt ar robotiem, kur ir salikts ABC varianti. Un viņi ne katru reizi to darot, protams, viņiem nebūs šis vairāk efekts, bet, ja mēs izmantojam ik pa brītiem, kā minējām, līdz 8 reizēm, viņiem vajadzētu būt šeit saskarsmē dažādām tehnoloģijām. Viņi būs interesēti to darīt. Un, jā, pēdējais ir, protams, projekti, kas ir tāds jau, vairāku stundu. Lai būtu vieglāk, varbūt arī saprast, kā uzsākt, tas ir sadalījis tādos 3 soļos. Pirmais tiešām ir tāds mazais solis, kas ir 5 līdz 10 minūtes. Tiešām kaut vai aizbraukt līdz pareizai atbildēji robotu, tīri, lai veidot šo miedarbību, viņi pierast pie tehnoloģiem. Aizbraucot, viņiem būs jāmācās gan grādi, gan dažādi, gan programmēšana, gan virziena valoda, gan loģiska un secīga domāšana, jāprogrammē, jāveido risinājumi. Tas arī nav tik viegli uzreiz. Tad tā var būt stundas aktivitāte tiešām ar kādu jau eksperimentu vai kādu uzdevumu modelēšanu, un tad, jā, tad 3. līmenis, kas jau tad, kad jau jūs kārtīgi iejutušies un tiešām jūtaties spējīgi dažādām tehnoloģijām, vai pieņem, ka hūti jūs esat lietojuši un apguvuši, tā lietošana nav tik grūta. Grūtākais ir sākt izdomāt tās veidus, kā. Un tas arī tas mērķis jums varbūt parādīt dažādus piemērus. Visus noteikti vielas es nevarēšu ieskicēt, bet es centos vismaz paņemt no katras kaut ko nedaudz parādīt. Jā, un te ir piemērs ar kustības drošību, kur mēs modelējam bremzēšanu, satiksmes situācijas un taisam prototipus. Es pieklāt arī varu mēģināt bērnu arī dizainēt kaut kādus daļus no šī te ar dažādu, piemēram, lāzergriezējiem vai lāzerprinteriem, 3D printeriem vai citām ierīcēm, tādā veidā apvienojot vairākas lietas. Un, protams, ir skaidrs, ka ieviest man šeit šobrīd viegli runāt no malas un teikt, nav tik grūti, bet ir arī, protams, visādi izaicinājumi, un tā galvenie izaicinājumi, ko pārsvarā saskarās, ir laiks un sagatavošanās, kad, tomēr stundas, es pieņemu, jums jau ir ļoti aktīvas, jāsagatavo vēl lietas, un tas ir tikai normāli. Tāpat varbūt arī visādas tehniskās ķibeles, kaut kas nestrādā, aplikācija, Wi-Fi, dažas tehnoloģijas dažreiz mēdz arī vienkārši uzkārties, un kad viņas ir jārestartē, un, protams, skolas laikā to var grūtāk izdarīt. Tāpat arī, protams, ja klasē ir 20 līdz 25 bērni un ir dažādi
uzmanības noturēšanas līmeņi. Tas arī var būt kā izaicinājums. Un es esmu uzskaitījis vairākus, arī, protams, spiediens visam tikt cauri, visu uzsākt, kas ir pilnīgi normāli, ka šādām lietām jūs saskarsiet, un tas arī, es pieņemu, daļa no tādām varbūt bailēm iekšējām. Um, Lai mazinātu tās nedaudz, es arī katram padomāju risinājums, ko mēs varētu rekomendēt jums. Un, pirmais ir tiešām, ko es ieteiktu, sākt ar vienkāršiem uzdevumiem. Tiešām, ja jums ir izglītības kādas tehnoloģijas vai tie roboti, jo skaties, ka daudziem ir kaut kādi roboti bija norādījuši, vai tās ir kaut, vai jūs aktīvi lietojat kaut kādas citas lietas, vai tas ir VR, vai tas ir, nezinu, kādas modeļu sistēmas, interaktīvās tāfelēs, platformas vai kaut kas tamlīdzīgs. Es saku, vienkārši ar vienu, diviem vienkāršiem uzdevumiem, kurus jūs varat ļoti viegli izmantot jau tajā esošajā saturā, ko jūs un stundā, ko jūs bijat plānojuši, bet vienkārši tiešām elementārākais ir paņemt, uztaisīt testiņu ar viņiem. Likt bērnam ar vadot, piemēram, šo te mēs varam vadīt arī ar aplikāciju, kur mēs ar pirkstiņu aizbraucām burtiski vai un šāds robots arī mēs viņu varam programmēt Pythonā vai JavaScriptā, bet mēs viņu varam programmēt arī uzzīmējot šo te 3 stūri vai uzzīmējot 4 stūri vai vadot tiešām atkal ar aplikāciju un pirkstiņu, kur skolotājiem, kur bērnam iedodot planšeti vai telefonu, viņi uzreiz to pašu jau mācēs izdarīt. Tik tālu viņi noteikti mācēs. Otrs ir vienmēr saprast, ka jā, būs tehniskās ķibeles. Vienmēr var uzdomāt kādu alternatīvu risinājumu katram gadījumam, ja sevišķi sākot pirmajās reizēs. Es arī ieteiktu paļauties uz to, ka vēlāk punkts arī, ka skolnieki var kļūt par jūsu tehniskajiem palīgiem. Es pieņemu arī bieži skolās, jūs to kaut kādu daļu noteikti esmu dzirdējis, kad izmanto. Ja klasē kaut kādi bērni, kuri varbūt ir spēcīgāki un var palīdzēt resetēt, un skolotājiem nav jātiek vienam galā, jo tehnoloģijām kā tādam, un izglītības tehnoloģijām noteikti nevajadzētu jums radīt papildus slodzi vai papildus tā kā lietošanas. Tā kā viens ir, protams, sākuma posms, ka jums jāiemācās tehnoloģija, bet viņam noteikti nevajadzētu būt tā, ka jūs tagad iegūdat daudz laika ikdienā pēc apgūšanas šo te tehnoloģiju lietošanai. Ko es vēl ieteiktu, ir sākt ar varbūt ar klasi, kura ir, jūs zinat, kurā ir vieglāk strādāt, ar kuru jūs zinat, kur ir aktīvāki bērni, kuri varbūt būtu pretīm nākoši, kā pirmo testu uztaisīt projektiņu ar viņiem, izsastēt, vai tas strādā, kā tas strādā, un tad tikai turpināt uz pārējiem. Yes. Un arī nebaidīties par to, ka jums, piemēram, klasē ir dažādi līmeņi bērni. Šis tieši izglītības tehnoloģijas ar to ļoti palīdz. Jo mēs, kā es minēju, arī tajā pašā Pitagora piemērā, no sākuma mēs varam uzdot vienu uzdevumu, pirmo, otro uzdevumu, kas ir jāizpild visiem, vienu super vienkāršu, kur bērniem vajadzētu varēt spēt izpildīt. Kaut vai tiešām izbraukt ar šo te robotu tos 90 grādus, un tad katešu daļu, un tad hipotenūzi, ko katrs bērns varētu būt spējīgs izdarīt, un tad jau likt viņiem beigt papildus aprēķinus, ja tālāk bērni ir tikuši, un daļa no vienmēr bērnu tiek, tad tie nākamie uzdevumi jums jau nav jābūt viņiem īsi sagatavojušiem. Tas tiešām jau ir, piemēram, palūgt viņiem uztaisīt īsāku maršrutu, papildus mērījumus, kaut kādus vēl jautājumus atrisināt, papildus figūru, tam pašam Pitagoram izbraukt. Uztaisīt, piemēram, 2, 3 stūrus vai kaut ko šādu, kas ir vienkārši kā papildus uzdevumi, bet jums nav jābūt ne gataviem materiāliem, nekam. Vienkārši jāpadomā, ar ko tālāk bērnam iedot kā nākamo loģisko soli. Bet tas jau viņam jāveic arī individuāli. Es ļoti atvainojos, mikrofoni ir saslēgti daudziem, ļoti grūti saprast. Tā, jā, es mēģināšu likt visiem izslēgt, jo viņiem būtībā vajadzēja būt visiem izslēgtiem. Tā. Paldies! Jā, tagad izstāst, ka visiem nerekur, es atradu vēl vienu. Jā, atvainojos. Jā, tiešām. Tā. Tā. Nu, tagad gan visiem vajadzētu būt mikrofoniem izslēgtiem. Tad, jā, šīs ir tādas lietas, ko var darīt. Tāpat mēs iesakām, cevišķi lielākās klasēs ļoti padomāt par lomām. Ja mēs strādājam, piemēram, ar vienu ierīci strādā vairāki bērni, tad tiešām sadalīt kaut kādas skaidras lomas, kad viens bērns dara, piemēram,
nezinu, ja tā ir programmēšana, viens bērns programmē, viens bērns nolasa datus, viens bērns, piemēram, saliek grāmatu vai saliek šo te vidi, un katram ir savs šis te uzdevums. Un tāpēc es noteikti ieteiktu atbalstīt viens otru, ja sevišķi skolā, noteikti dalīties ar savu pieredzi, tāpēc, ka katra skola ir nedaudz savādāka, katrai skolai būs nedaudz savādākas vajadzības, nepieciešamības un lietas, kas ir jāpalīdz ar šīm izglītības tehnoloģijām, ko viņas ir palīdz risināt īsti un ko uzlabot. Līdz ar to noteikti ļoti svarīgi, ka jūs dalāties gan skolas ietveros, runājot vismaz ar kādiem pāris kolēģiem, gan arī mēģināt varbūt novada ietveros to arī, vai vismaz kaut kādā nedaudz plašākā lokā arī ar kolēģiem citās skolās. Jo tā tomēr pieredze dalīšanās tā nekur neaiziet, var pateikt godīgi arī Igaunijā, kurā ir tiešām ļoti, ļoti aktīva un attīstīta sevišķi pirmskolas izglītības līmenī. Viņiem ir ļoti spēcīga vispār izglītības tehnoloģija lietošana, un bērni ir, katrā bērndārzā ir dažādas tehnoloģijas, un ne tikai mazi robotiņi, kā es nezinu, piemēram, šāds te Bluebuds, bet patiesībā viņiem tiešām ir tāda liela kaudze ar dažādām tehnoloģijām. Un tik un tā šie skolotāji regulāri stāsta, ka viņi tiekas, viņi savā starpā dalās ar pieredzi, tāpēc, ka mēs katrs apgūstam, mums katram ir nedaudz savādāka pieredze, un šī dalīšanās gan palīdz sagatavot jaunas lietas un saprast varbūt citus pielietojumus, gan arī vienkārši viens otru atbalstot. Un tad, jā, tad es vēlēs arī parādīt dažus piemērus, kaut ko jau es esmu minējusi, bet es gribēju tā nedaudz detalizētāk, kā tas process varētu izskatīties. Piemēram, pirmsskolē mēs varētu mācīties ar stāstīt stāstu, izmantojot dažādus robotus, kā es minēju, piemēram, šo vai šo robotu. Un, kad mēs ejam cauri kopā vai nu kādai pilsētai, vai nu mežam, vai nu pasakai, dažādi. Tēma var būt diezgan daudz dažādas, koncepti jau šeit nemainīsies. Un tad mēs katrā pieturvietā varam lietot, katrā pieturvietā bērns aizved šo robotiņu līdz konkrētai pieturvietai. Katrā pieturvietā var būt, piemēram, attēlkartiņa vai īsts uzdevums, kur mēs, piemēram, palūdzam bērnam saskaitīt lietas, atbildēt uz jautājumu, atrisināt uzdevumu. Ļoti šeit daudzi principi var lietot arī tālākajās klasēs. Lielākoties viņi ir pārnesami, vienkārši mainās sarežģītuma līmenis, ko mēs izmantojam un kā mēs izmantojam. Un tad, jā, bērni atbild, viņi saliek paši savus aizbrauc uz nākamo objektu, viņi darbojas patstāvīgi grupās un veic šos te uzdevumus. Vai, piemēram, sākuma skolā, tāpat reizināšanas un koordinātas, mēs varam, piemēram, kā es minēju, uztaisīt mācoties reizrēķinu, vai, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, dalīšanu, reizināšanu, jebko no šī tā. Mēs varam sarakstīt klasē izveidot sarakstīt atbildes, kur mēs ar bērni šos tā risina uzdevumus, un tā vietā, lai viņi pierakstītu tikai uz lapiņas, viņi pieraksta uz lapiņas un aizbrauc ar robotu un pieraksta uz lapiņas un pārbauda, vai viņa atbilde ir bijusi pareiza. Piemēram, reizināšanā vai saskaitīšanā, 4 x 4 16, bērns izreikina, atrod, kurā vietā klasē ir šis 16, aizbrauc ar robotiņu uz turieni, lai nostiprinātu šīs zināšanas. Viņam tas ir kā spēles elements. Bet tajā pašā brīdī viņš iemācās labāk šo te vielu un patur viņu ir ilgāk prātā dēļ šīs te papildus darbības un papildus pozitīvās emocijas, ka viņš brauca, viņam bija aktivitāte, viņam bija šī te darbība. Jā, vai, piemēram, var uz kaut kādām koordinētām pateikt, ja, piemēram, ir sarūtots, paklājs, jo lielākoties šiem robotiem visiem ir, piemēram, konkrēts soļu skaits zināms, viena soļa izmērs. Tad var aizbraukt, piemēram, uz konkrētām rūtiņām vai konkrētām vietām maršrutā. Arī vai nu varbūt ir apslēpts kartiņas ar uzdevumiem, kas viņiem ir jāizpilda, piemēram, kādu vienādojumu. Jā, man ļoti vienkārši šeit patīk fizikāla teorija, kā var redzēt, bet, manuprāt, viņa vienkārši ir ļoti labs piemērs, kur tā, un ko es arī vairākas reizes pati vadījusi bērniem nodarbībās. Līdz ar to var vieglāk arī runāt par to, kā viņi reaģē uz viņu, kā viņi tiešām iedarbojas ar to. Bet, nu, piemēram, jā, šeit var redzēt, kad no sākuma mēs izbraucam šo te A, B katetes, bērni var nomērīt, kāds ir attālums šeit. Izbraucam tikai e-kateti, saprotam, kāpēc tas bija, parunājam par tiešām, kā to pielieto ikdienā. Kā mēs to tiešām pielietojam tagad un kā to pielieto robotu, kā to pielieto aviācijas aprēķinos, protams, tā jau šo te pamata formulu, bet jau attīstītu tālāk, bet pamats jau ir tik un tā Pitagora teorēmā jau balstās.
Un tad mēs arī, piemēram, bieži ar bērniem šajā gadījumā runājam par to, kur vēl citur, piemēram, kā trepas var aprēķināt ar Pitagora teorēmu, kā var aprēķināt, vai siena ir taisna. Būvniecībā izmanto kā, piemēram, 3D modelēšanā ļoti izmanto apakšā šo te pašu principu. Un atkal mēģināt pēc iespējas maksimāli iedot arī šos tā viens ir, ka viņi paši pamēģina šo te robotu braukt, bet ļoti svarīgs arī ir tas stāsts, kāpēc mēs ar to robotu braucam. Tātad parasti viņiem stāstu. Mēs braucam ar šo robotu, lai mēs saprastu, pirmkārt, noliktavās roboti mēdz lietot. Šobrīd mūsdienās, piemēram, Igaunijā ir robots, kas brauc, piegādā kurjerus, vai noliktavās ir kurjeri, ir roboti, kas pārvedā preces autonomi. Un tad viņi lieto šo teorēmu apakšā, lai aprēķinātu īsāko ceļu. Un, attiecīgi, tad viņa uzdevums ir mēģināt šo robotu izvest šim ceļam, pārbaudīt, kurš bija ātrākais ceļš. Mēs varam izmantot arī, piemēram, mērierīces, ja robotam pašam nav vai ierīcē nav pašai savi sensori, kas var nolasīt attālumu. Piemēram, šim robotam veidojoties, braukājoties, jau uzzīmēsies grafiks ar attālumu, kur viņi var pārbaudīt, vai bija pareizi, vai viņi atgriezās sākuma punktā, vai viņi neatgriezās sākuma punktā. Un kāda distance bija A plus B un kāda distance bija C. Parādīt, kur tieši pastāstīt, kur tieši to ikdienā dara. Protams, mēs skaidri zinām, ka robots rūpniecībā nebrauc šo te trīsstūru un nemēra, bet tad bērns kļūst par šo te tā kā robotu kustības tā kā vizualizētāju, un tas paver iespēju arī ar viņiem runāt, kur vēl mēs to varam pievietot, vai kur vēl mēs redzam šo pielietojumu citās nozarēs un citās lietās. Tādā veidā padarot teoriju, kas ir tikai tad ļoti vienkārši, padarot viņu arī praktiski izprotamu dzīvē. Un šeit mēs gan bieži iedodam arī, esmu devusi arī, piemēram, paraugus kaut kādiem aprēķiniem, lai viņiem būtu vieglāk, jo skaidrs, ka dažiem bērniem ir vajadzīga palīdzība, lai viņi pie tā pirmā soļa nepazūd. Un tad, kad viņi izpild to pirmo uzdevumu, viņiem sanāk izbraukt kaut vai to AB ceļu sākumā tos 90 grādus un aprēķināt to. Tad jau pēc tam kaut kāda nākamie aprēķina vai lielāka trīsstūra uztaisīšana. Viņiem jau ir tāda gandarījuma sajūta par to pirmo sasniegumu. Viņi ir gatavi darīt to otro uzdevumu. Pat tad, ja viņiem ir bijis no sākuma tāds, negribās man nesanāk programmēt, vai man kaut kas, vai man nesanāk matemātika, vai man nesanāk aprēķini. Ja viņiem sanāk tas pirmais ļoti tiešām vienkāršotais uzdevums, jau kur viņiem nav, kur viņiem ir ļoti daudz jau iedots priekšā. Viņi ir pēc tam gatavi darīt arī tās nākamās lietas un reiķināt lielā padziļinājumus. Un atkal, protams, ne visi bērni vienmēr būs kāds bērns, kas to nedarīs, bet tas diezgan palīdz celt viņiem šo vēlmi un interesi. Un man ir bijis tiešām, kad es runāju ar viņiem par teorēmu, un absolūti neviens bērns, kurš ir mācījies kas 9. klasē un mācījies Pitagora teorēmu, nevarēja pateikt formulu. Tad aiziet, viņi bija gatavi, viņi man paši pēc tam pastāstīja, kāda ir formula, kāpēc viņa tiek lietota pēc šīs te praktiskās daļas, tāpēc, ka viņiem bija interesanti. Un varbūt pēdējais piemērs vidusskolē, es centos jūs vienkārši no pirmskolas līdz vidusskolai šodien, tad vidusskolas piemēram, mēs varam ar šiem te robotiem mēģināt parādīt berzes un bremzēšanas distances. Kā uz dažādiem ceļu segumiem, uz dažādām virsmām, kā robots nobremzē, kāds ir bremzēšanas ceļš. Mēs varam to izmērīt. Piemēram, zinu, ka daudziem skolā ar spaiki var mēģināt to, bija arī Evo, var mēģināt arī ar to. Šis gan potenciāli varētu būt, piemēram, garāka stunda, kamēr mēs uzbūvējam, kamēr mēs izdomājam savu hipotēzi par to, kā ietekmēs virsmu ātrums, un kamēr mēs testējam, kamēr pierakstam datus, tas varētu būt vienkārši ilgāks. Mēs varam to apvienot arī ar papildus tēmām un paplašināt šo te visu. Paralēli mēs jau esam mēs esam ļoti daudz norunājusi. Es gribēju vēl palūgt arī Lindai no STEM izglītības un tehnoloģiju centra pievienoties un pastāstīt tad vairāk par varbūt pieredzi, kur viņi ikdienā to dara tiešām STEM un pilsoniskās līdzdalības projekta ietvaros, braukājot uz skolām. Labdien! Es ceru, ka jūs mani labi redzat, jo mēs paši sevi neredzam. Un Madara jau patiesībā jums izstāstīja ļoti daudz. Un es varbūt drīzāk tādu kā savu 4 punktu redzējumu, jo man sanāk gan pieredze mājās ar dažādu vecumu bērniem, gan esmu bijusi jūsu kurpēs.
Un tā ir pieredze, ar ko es vienmēr ļoti lepojos, kad mums ir skolotāja apmācības. Tad es saku, es zinu, ko nozīmē, ka ir tās 5 minūtes starp stundām un nav laika aiziet pat ūdeni padzerties, ja? Un bieži vien nav laika aiziet pusdienas pāriest. Tāpēc punkts numur 1 skolotājiem noteikti ir šis laika trūkums vispār. Nu, sagatavot tādu pilnīgi jaunu materiālu. Un atgriežoties vai tādā īsā veidā kopsavilkumā sakot, ko Madara jau minēja, ir jāsāk ar maziem un vienkāršiem soļiem. Ja? Tā tad noteikti ir tehnoloģijas jūsu skolā varbūt, vai varbūt kādiem kolēģiem. Pirmais ir aiziet un paņemt, un kaut vai tā ir visvienkāršākā tehnoloģija, man, piemēram, arī šīs bitītes ļoti patīk. Ja, bet vienkārši sākt ar viņām darboties. Un nav svarīgi patiesībā šādas bitītes nodara gan pirmsskolā, gan šodien es vadīju nodarbību 4-6 klašu grupai, pēc tam 7-9 klašu grupai, un mēs lietojām tās pašas bitītes tikai dažādās tēmās. Jo tām bitītēm patiesībā viena tehnoloģija ir rīks, kas piesaista bērna uzmanību. Un kā rīku viņu var izmantot ļoti daudz dažādos veidos. Tātad tas bija numur 1. Otrs, šobrīd, kā drošība visā pasaulē, ja, tās temps mums ir kļuvis par aktualitāti izglītībā. Un tas ir visās valstīs, visā pasaulē. Madara arī rādīja Eurostat datus par Eiropu, ja, respektīvi visa Eiropa, tā ir aktualitāte numur 1, visas valstis par to domā. Un līdz ar to arī mans nākamais punkts ir lūgt palīdzību un skatīties no pieredzes. Tātad gan lūgt palīdzību tuvumā, savā skolā, saviem kolēģiem, droši vērsties pie mums. Mēs regulāri veicam arī skolotāju apmācības, šādus webinārus. Respektīvi, ir dažādi veidi, kā mācīties pēc iespējas ātrāk un vieglākā veidā. Un otrkārt, arī skatīties uz citu valstu pieredzi. Igaunija un Lietuva ir sfēras, ceļš izglītības tehnoloģija ieviešana, kur viņi jau ir solīti priekšā mums. Un mēs varam skatīties līdz ar to gan šo labo praksi, gan arī, ko labāk nedarīt. Ja? Un tā tad viena no šīm labās prakses pirmajiem punktiem, kas saskan arī ar to, ko es teicu, kā pirmo, ja, ņemot vērā laika trūkumu, jāizvēlas pēc iespējas vieglākas, vienkāršākas tehnoloģijas, kuras ir ikdienā viegli lietojamas. Jūs iespējams arī dzirdat kādu fona troksni. Tas ir tāpēc, ka mēs arī esam šobrīd STEM izglītības un tehnoloģiju centrā, un mums ir atnākuši mazie interešu izglītības nodarbību dalībnieki. Tātad 2 punktus izstāstīju. Pirmais bija nav laika, otrkārt lūdzam palīdzību, skatāmies uz citu valstu pieredzi. Trešais, bērni ir ļoti dažādi. Arī agrāk bērni, protams, bija dažādi, bet mēs tieši šodien runājām arī par pēdējo 20 gadu lēcienu ar 9. klasi un par to, kā tehnoloģijas ir ietekmējušas gan mūs, kā pieaugušos, gan bērnus, gan vispār visu mums visapkārt, cik ātri informācija ir jānodod, jāsaņem, jāapstrādā, ja mēs jau esam paši gandrīz kā tādi mazi datori palikuši, un mums tas ir ļoti ātrā tempā, respektīvi jāsaprot arī bērniem, ķīmija, fizika, matemātika, ja, viss jāsaprot, jāapstrādā un jāmāk pielietot. Un līdz ar to skolotājiem tagad arī ir jāatrod ļoti dažādas pieejas, jo ir ļoti jūtīgie bērni, ir ļoti ātrie bērni, kas ļoti ātri domā, ļoti ātri saprot, tad ir atkal lēnāk domājoši bērni. Un skolotājiem jākļūst par meistaru šajā visā. Un atkal tehnoloģijas var ienākt kā rīks, kas jums palīdz, kas vienkārši jums atvieglo šo ikdienu. Tādējādi ātrie bērni man šodien arī bija nodarbībā par tehnoloģijām. Komandas, kuras veica pat 3 uzdevumus, respektīvi sarežģītības pakāpe, pamata vienkāršā, tad vidēja un pavisam jau sarežģītais. Un bija tie bērni, kas palika pamata pakāpē, un tik tālu arī viņi izdarīja, un tas viss bija kārtībā. Un 4. punkts, tā tad ir par bērnu motivāciju un fokusu.
Arī esot kā skolotājs, redzēju, ka tas ir pats galvenais. Ja bērns atnāk atvērts uz stundu, vienalga vai tā ir fizika, ķīmija, matemātika, latviešu valoda vai bioloģija, ja viņš atnāk ar interesi, vēlmi klausīties, mācīties, apgūt, ja tāds, tiešām atvērts cilvēks, viņam var iemācīt. Bet ļoti daudz bērnu šodien, diemžēl, ir tādi kā slēgtie bērni, es viņus saucu slēgtie bērni. Tur ir dažādi iemesli atkal, gan tajā, ka mums ir tik daudz visapkārt, visa kā, un arī bērns sevi cenšas neapzināti pasargāt. Bet ļoti daudz ir vienkārši, ka bērnam nav motivācijas un nav šī fokusa. Un tad, lai cik akadēmiski vērtīga būtu tēma, bērns vienkārši viņu neuztver, viņam liekas, ka tas ir garlaicīgi, vai viņš vienkārši izvēlās nemācīties, ja? Izvēlās tā kā nepieslēgties. Bet tas viss ir tādā arī psiholoģiski neapzinātā līmenī. Jūs to noteikti klasēs arī paši redzat. Un es to arī, kad savā skolotājas kurpēs, jā, to ļoti labi redzēju, ka bērni vienkārši viņus ir grūti atvērt. Un tad jādomā dažādas pieejas, un, protams, ir brīnišķīgi, kad izdodas un tas tiek atrasts, bet atkal kā viens no soļiem, ko arī Igaunijā, kāpēc tik daudz izmanto tehnoloģijas, jo viņi redzēja, ka bērni ir mainījušies izglītības vidē, līdz ar to arī jāmainās. Viņiem arī viss koncepts Igaunijā tiek veidots ap e-Estonija, respektīvi uz e-vidi balstīta valsts. Un līdz ar to arī kā viens no rīkiem bērna motivācijas un fokusa noturēšanai tiek lietotas dažādas izglītības tehnoloģijas. Līdz ar to, principā, ja šos 4 punktus ņem vērā, manuprāt, to sākt var jau rīt, vienkārši ar apņēmību dodoties uz skolu. Un ņemot kādu no tehnoloģijām līdz uz klasi, kā Madara teica, pieaicinot 1 vai 2 skolēnus, kas bieži vien zina vairāk nekā mēs, un kopā sasaistot, piemēram, tehnoloģiju ar matemātiku, ar fiziku, ar ķīmiju un bioloģiju, un jums būs kaut vai eksperiments. Kaut vai tas būs eksperiments stundā, kā jums tas būs izdevies. Paldies jums liels, un ja mēs varam jūs atbalstīt jūsu ceļā par tehnoloģijām, tad droši rakstiet roboskola@roboskola.lv, un mēs palīdzēsim ar skolotāju atbalstu un apmācībām. Jā. Te arī daži varbūt piemēri, ko nevis vai parādīja, bet šis izstāsts, kā bērni ikdienā darbojās. Te, piemēram, var redzēt testiņu, kurus vienkārši uzraidījuši ir ABC, fonā ir jautājums par tehnoloģijām, un bērni brauc uz atbildēm, taisot tā kā būtu tests. Protams, bērnu rezultāti grupas tika pierakstīti, varēja identificēt, kura grupa kā atbildēja. Un arī, ja būtu vēlme novērtēt, šo varētu arī izdarīt. Bet, attiecīgi, šī ir 9. klase. Piedalījās 905%, bija kaut kāds 1-2 bērni, kas to nevēlējās darīt, bet lielākā daļa patiesībā diezgan lielu prieku šo darīja, šāda tipa testu. Bet, saku, kā Lina saka, tiešām es esmu daudz arī 9 klasniekus redzējuši tādam ar Indiju šo te un krāsu kartiņām, programmējot 20 minūtes dažādus ceļus, veidojot dažādas formas, labirintus, lietojot 90-45 grādus dažādās kombinācijās un plānojot šos maršrutus. Un viņi pavada diezgan ilgu laiku to. Te ir no mākslas vēl bitīts, kur kosmos, piemēram, dodas izpētīt planētas un šāda tipa lietas. Bet, jā, mēs jau esam, man liekas, nedaudz pagājuši pār laikam. Tas, ko es gribēju pēdējo varbūt pateikt, ar ko es sāku jau rīt, kā Linda arī teica, var sākt rīt, ja, piemēram, skolā ir kādi roboti, nezinu, Lego, jebkās interaktīvās tāfeles jums ir, Kahootu mazajās klasēs nevar sicamēs, bet, ja, piemēram, kaut kādas tehnoloģijas, ko jūs varat lietot, tad tiešām izvēlēties vienu klasi, vienu tēmu un ieliekat vienu mazu aktivitāti. Vai tas ir tiešām, piemēram, atkārtojums vai demonstrācija, kur mēs vai nu izejam cauri dažādiem jautājumiem un kopsiski atbildēm grupiņās veicam šo te tā kā, vai atbraucam uz ABC, vai aizbraucam uz pareizajām atbildēm, vai jebko, kas neprasa pārāk daudz laika, tas tiešām aizņems 5 līdz 10 minūtes. Ilgākais būs bērniem izstāstīt, un tad jau atkarīgs no jautājuma skaita. Ieteiktu neveidot jaunas mācību lapas, neko tādu, paņemt tiešām uzdevumu, ko jūs veiktu klasē,
tikai un pierakstīt, piemēram, tikai burtnīcās, izdarīt šo te, ja tas ir iespējams izdarīt ar kādu no šiem rīkiem. Un galvenais, ko es ieteiktu, obligāti pierakstiet pēc tam, kas strādāja, ko jūs redzējāt labu, kas nestrādāja, kas bija tehniski grūti, tīri, lai jūs vienkārši nākotnē varētu reflektēt un zināt, ko darīt savādāk, vai varbūt tā pieeja jums vispār nedara. Un tas arī ir ok, uzzināt to, ka, piemēram, šiem bērniem nestrādā šāda pieeja, ir jādara kaut kas cits, jo katrs bērns, katra klase un katra skola ir savādāka. Un otrs, ja, piemēram, nav nekādas tādas izglītības tehnoloģijas, viens ir tas, kas es noteikti ieteiktu pieteikties programmā, pamēģiniet un izmantojiet to iespēju, ka jums ir šīs divas šogad apmaksātās nodarbības. Nezinu, cik daudz no jums jau to ir mēģinājuši vai nē, bet piesakieties un praktiski arī pavērojiet, kā skolnieki iedarbojas ar šīm tehnoloģijām. Ir sevišķi, ja jums ir vairākas nodarbības vai kādas, jums ir lieliski iespējas salīdzināt bērnu reakcijas un pēc tam pajautāt, un pēc tam uzdot bērniem pēc 2 nedēļām, ko viņi atcerās no tā, kas ir tās lietas, kas viņiem palika prātā, un izvērtēt, kas varbūt jūsu klasēm vai skolām strādāja, kas pēc tam arī jums dos izpratni, ko jums vajag, kādas tehnoloģijas jums vajadzētu, ja jums tādas vajag. Izsacmāk, kaut ko vajag, bet ko? Varētu ļoti atšķirties no tā, kā bērni reaģē un kā arī skolotāji reaģē un kāds arī pēc tam zināšanu palikšanas rādītāji ir. Un tad arī ir iespēja, mums arī ir, piemēram, testa programma, bet, kurā var pieteikties. Es zinu, ka tie startit, šogad jau visi ir pieteikušies, bet viņiem ir, piemēram, tehnoloģija biblioteka. Vai tiešām, kā Linda teica, saka, ja ir kādā skolā, jums blakus esošā skolā ir aizņemties no viņiem un patestēt, pirms jums, piemēram, skolā iegāties vai vispār domājat par tādu, ka jūs sākat par to domāt. Un tās no manas puses arī tādos lielos vilcienos ir viss. Es skatos, ir ļoti aktīvi viss kaut kas čatā bijis. Tik, cik varēja, es mēģināju paskatīties. Ja ir kādi jautājumi, droši uzdodam. Linda arī ir blakus, ja ir, piemēram, jautājumi viņiem. Čatā es tagad pagaidām tā ātri pārbraucot. Jā, piemēram, kur ir Agnes Sīk bijusi par QR kodiem. Jā, ka, ja, piemēram, var sākt uztaisīt ar QR kodiem, ja māk taisīt, viņus var sākt arī ar to, jā, ka, piemēram, bērns aizbrauc, noskanē vai aiziet noskanē pie kaut kāda objekta QR kodu, un tur ir papildus informācija, uzdevums vai video. Tā ir ļoti lieliska ideja. Pārsvarā par robotiem mēs vienkārši vairāk esam, cik tas ir tas, ko mums ir lielākā daļa, bet tajā pašā brīdī tie paši piemēri darbojas arī ar VR, un mēs varam iet virtuālā realitātē, apskatīt periodisko tabulu, dažādus materiālus, mēs varam apskatīties, kā veidojas vētras dapzīmē, aizceļot dažādām valstīm. Mēs, protams, varam to izdarīt arī video, bet no tās uzsveres perspektīvas, tas, ko mēs piedzīvojam, un, piemēram, virtuālā realitāte atrodoties vai veidojot eksperimentus, darbojoties ar šīm dažādām ierīcēm, lāzergriezējiem, veidojot savas, mēs to pieredzam paši. Tas nozīmē, ka mēs pēc 2 nedēļām atcerēsimies par 90% labāk nekā, ja mēs vienkārši to izlasītu. Izlasot bija, laikam, 10 vai 20%, un, ja nemaldos, noskatoties, piemēram, video, tie 30-40%, ko mēs atceramies no tā pēc 2 nedēļu perioda. Piemērs jums vienkārši vairāk runāja par to, kurām es esmu pati darījusi, vai testējusi, vai mēģinājusi, tāpēc arī bija vairāk roboti. Bet tas attiecās uz lielākoties principi, kā tādi attieksies uz visām tehnoloģijām izglītības. Tas nemaina no tā, vai tas ir lazerprinters, vai 3D printers, vai pildspaules, vai VR, vai jebkura cita, vai drons, vai kas. To visu var arī realizēt arī ar tiem. Varbūt kādam vēl ir kādi jautājumi, ja nē, tad ceru, ka varējāt kaut ko no šī visa paņemt. Kā es minēju, es noteikti nosūtīšu prezentāciju un ierakstu jums. Bet droši vēl varat, ja kādam ir, uzdot kādu jautājumu. Jā. Jā, jūs droši dzīvē pajautājiet, mēs varam arī padiskutēt, kā varbūt pastāstiet, kā jums pašiem klājas, kas ir tie lielākie izaicinājumi. Vai bija tie, ko Madara pieminēja, vai varbūt ir kādi citi? Jūs varat droši vai no sevi atmūtot, vai arī ierakstīt čatā, kur meklēt informāciju par skolotāju apmācībām. Varbūt, Linda, tu vari pakomentēt?
Jā, tūlīt uzrakstīšu arī čatā, un mēs nosūtīsim arī visiem pēc semināra nosūtīsim Madara gan prezentāciju, gan arī pieliksim vēl klāt materiālus, bet ir gan šajā pašā Insplay lapā, ko Dažādi jau apmācību Jā, materiāli. tur ir gatavs. Tieši šodien, nē, dažas dienas atpakaļ man uzrakstīja viens dārziņš no Mārupas, jautāja konkrēti par robotiņiem. Mums bija gatavs jau ieraksts, nosūtījām un gatavi materiāli. Un arī varat meklēt mūsu lapā roboskola.lv. Mūsu misija arī mēs esam sociālais uzņēmums. Mēs esam arī šobrīd Labklājības ministrijas atzītais kā labās prakses piemērs Latvijā par sociālo uzņēmēju darbību. Un mūsu misija tieši ir palīdzēt skolotājiem ieviest STEM skolā. Līdz ar to varat rakstīt arī mums. Mums ir citreiz apmācības šādi online vidē. Un citreiz atkal organizējam šeit uz vietas. Un vēl ļoti labi ir interesēties savā pašvaldībā. Mēs esam bijuši gan Jelgavā, gan Tukumā. Šobrīd ir 3 apmācību dienas Bauskā. Ja šeit ir Bauskas novada pārstāvi, tad vēl būs pirmdien. Jā, nākamajā pirmdienā vēl ir 3. diena Bauskas novadam. Rīga ļoti aktīvi organizē apmācības. Mēs būsim, redzu, Agnesi. Agnese, mēs būsim Liepājā nākamgad. Jā, ir Liepāja jau pieteikusies arī uz apmācībām. Līdz ar to jūs droši paskatieties vienā otrā lapā vai kaut vai uzrakstiet uz e-pastu. Mēs cenšamies atbildēt visiem. Ja neatbildam, zvaniet. Droši zvaniet, es paceļu pati parasti. Jā, un skatos arī ir jautājums par, piemēram, bībutiem un bailēm, kad viņus varētu saplēst mazākie bērni. Protams, ja viņas metīs, piemēram, spēcīgi, stipri kā visas šīs tehnoloģijas, ja viņas ļoti aktīvi metīs, piemēram, uz betonu grīdas vai vēl kaut ko tādu, vai var notikt kāds bojājums? Jā, noteikti, vai, piemēram, mitrumu atstāt vai kaut kas tam līdzīgs, bet jāņem vērā, ka visā liela daļa tehnoloģijas, kas ir domātas izglītības tehnoloģijas, ir radītas ar izpratni, ka bērni viņiem būs tūmā, un bērni viņus lietos, un bērniem kaut kas izskatīs, ne tikai bērniem, bet skolotājiem var kaut kas nokrist. Es esmu ļoti neveikls cilvēks, es mēdzu nomest lietas 5 reizes dienā noteikti. Kas ir mana dzīvē redzējuši un vadījis kādas nodarbības, noteikti būs redzējuši, kā es savu pāris reizes atsitus kājas, rokas vai man kaut kas nokritis. Visas tehnoloģijas ir izdzīvojušas. Protams, atkal tīši, ja mēs metam ar spēku bērns met vai kaut kas tam līdzīgs, protams, tas ir neizbēgami, bet tajā pašā brīdī, sakot, lielākā daļa ir arī izpratne ražotāji par to, ka būs klāt bērni, viņi lietos, viņi darīs, un tās tehnoloģijas ir domātas lietot. Līdz ar to nav tā, ka, ja viņas vienreiz nokritīs, divreiz nokritīs vai atsitīsies kaut kur, vai iebrauks sienā, ka viņas saplīsīs. Indija mums ir iebraucis sienā, es nezinu, cik reizes, un šos, piemēram, šie robotiņi arī ceļo apkārt Latvijai. Un ir bijuši daudzās, man liekas, šis te ir bijis daudzās izglītības iestādēs. Pārsvarā gan pirmsskolās, viss kārtībā, visi 3 gadus jau ir apbraukājuši Latviju. Kur mēs nezinām, protams, kā bērni, mēs nevaram nokontrolēt, kā bērni viņus izmantos. Un viss ir bijis kārtībā, ļoti minimāli tehnoloģiju zaudējumi. Bet ir jārēķinās, protams, ka kādreiz kaut kādas tehnoloģijas var saplīst, tas ir skaidrs, bet tas daudzums īstenībā nav tik liels. Līdz ar to par to nevajag uztraukties. Protams, nevajadzētu viņus atstāt vienus ar tehnoloģiju, bet lielākoties tā nav tik liela problēma. Vai varbūt ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, es vēl pamēģināšu. Es noteikti iziešu cauri arī jūsu iesūtītiem jautājumiem visiem, jo daļa bija ļoti specifiska. Tiem es noteikti atbildēšu e-pastā. Tādiem ļoti, ļoti specifiskajiem. Jā, kur raksta arī par bībutiem. Jā, pirmskolā vispār ir vieglāk to godīgi pirmskolas līmenī. Jums ir jebkuru tēmu nuklāt robotiku un iesaistīt. Tā, kad mēs paliekam jau lielākās klasēs, tad ir tādi vairāk tiešām specifiski pielietojumi, kā eksperimenti, kad jau mēs to darām, iekļaujam šādā veidā. Bet, kā es minēju, tikpat labi, kaut vai es zinu, ka lielvārdam ir ļoti forši tādi klāsvaizi, tādas pultis, kur bērni darbojas kā ar kahūtu tipa. Katra pultē ir savs numurs, tātad attiecīgi mēs varam uztaisīt testu kā kahūtam, katram bērnam ir numurēta ierīce, pēc numuru mēs varam iedot, piemēram, pēc žurnāla saraksta šīs ierīces, lai mēs atpazīstam, kurš bērns ir kurš.
Nav ekrāna iesaistīta, ja neskaidrs, protams, tāfeles, kuri parādās šī te pati prezentācija un spēle, bet bērniem ierīt nav vajadzīgi telefoni, viņi nospiež vienu no 4 izvēlēm. Ir laiks, ir punkti, ir precizitāte, un mēs varam pēc tam novērtēt bērnu zināšanas arī pēc šī te testa. Plus, tas arī ļoti labi darbojās, kad, ja bērniem, piemēram, nav lielai daļai bērnu atbildējuši nepareizi, tā ir vēl viena iespēja pārnāt kaut kādu tēmu, kuru viņi nav sapratuši, vai padziļināt, pakomentēt to. Un tas, piemēram, mierīgi var darīt arī vidusskolas līmenī. Un atkal, katru dienu to izmantojot, viņiem, protams, bazudīs entuziasmas, bet tāpēc ir šīs te vismaz 8 reizes, kas gada laikā ir pilnīgi pietiekoši, un arī viņiem nebūs vēl tā pārsātinātība ar to, ka apnīk jau tās tehnoloģijas, un viņiem ātri apnīk lietas. Bet ir arī skaidrs redzams, ka, ja kaut kādu brīdiņu nelieto šī tehnoloģija, pēc mēneša 2 šī tehnoloģija atkal ir brīnišķīgākā lieta un jau ir atkal atgriezusies interesi par viņu, ja viņi neredz. Bet jā, ja vairāk jautājumu nav, tad liels paldies jums par izturību. Jūs esat mēs ilgāk. Un liels paldies arī Lindai par dalīšanos ar savu pieredzi. Man liekas, bija diezgan vērtīgi paklausīties arī viņas pieredzi. Un jā. Es vēl izdomāju vēl vienu veidu, kā jūs varat iepazīties ar tehnoloģijām. Mēs esam arī STEM un pilsoniskās līdzdalības valsts izglītības attīstības aģentūras apmaksātajā programmā. Droši piesakieties ar klasi pie mums vai aiciniet mūs uz savu skolu. Mēs braucam arī izbraukumos, jā, STEM programma. Šis semestris, piedodiet, viss pilns, bet ar janvāri esam gatavi atkal braukt. Un droši piesakieties laicīgi. Un tad jūs redzēsiet, viens ir tehnoloģijas, bet otrs, kā mēs reāli 40 minūtēs ātri gan bērniem mācam matemātiku kopā ar kādiem no robotiņiem, vai mācam par tehnoloģijām, vai mācam, piemēram, par atkritumu šķirkošanu. Jā, tas ir garlaicīgi tēma, bet bērni pilda testu ar interaktīvās grīdas, ko es gribēju pastāstīt, kur ir jāsarindo atkritumi pēc tā, cik viņi atsadalīsies, kas, manuprāt, ir garlaicīga tēma 4. līdz 6. klasē, bet bērni šo te testu iziet 2 reizes brīvprātīgi. Jā, jūs redzēsiet, kā bērni labprātīgi šķiro atkritumus. Mēģini saprast, kurš atdalīsies ātrāk, kas nav interesanta tēma noteikti. Tāpatās arī dažādas tēmas citām klasēm. Līdz ar to tas ir vienkārši reāli iespēja redzēt skolotājiem, kā tas notiek dzīvē, ka tas patiesībā beigās nav varbūt pat tik sarežģīti, kā tas pirmajā brīdī liekas. Tas ir tas, ko es jums teicu. Aiziet pie kolēģa, kam ir tehnoloģijas, ņemat droši, nesat uz klasi, aiciniet bērnus kopā un eksperimentējiet. Un, man liekas, pats galvenais skolotājiem ir laimīgi bērni. Jo, kad bērns ir laimīgs, tad arī mēs esam laimīgi, jo tad kopā mēs mācamies. Kad tie bērni ir nelaimīgi, tad mēs to vien darām, kā kurš to noliec, to nedarīja. Visu laiku tāds rāšanās process. Bet, kad bērns ir laimīgs, motivēts, apmierināts, tad mēs kā skolotājs patiesībā viņam varam dot un strādāt ar viņu. Jā. Bet tad liels jums paldies un paldies tiešām par izturību un cerams, ka tas noderēja. Un tiekamies gan jau kādā citā, varbūt seminārā vai kādā nodarbībā. Un droši arī rakstiet, ja jums ir kādi vēl jautājumi, pēc tam atcerieties. Mēs vienmēr cenšamies palīdzēt un atbalstīt kādiem padomiem vai savas kopā. Mēs bieži arī esam saveduši kopā dažādas skolas vai mācību iestādes, lai varētu dalīties ar pieredzi. Lieliski paldies jums un tad jā.